Ceturtā studijas skatītāja Inga Facebook pamanījusi interneta veikala Moda Jūrmala reklāmu, un viņa šim piedāvājumam uzticējusies. Redzējusi, ka to it kā labu esam jau atzīmējusi viņas draudzene un pasūtījusi kleitu. Kleita maksāja 28 eiro. Pirmajam pirkumam viņa piedāvā 5% atlaidi. Iepriekš viņa bija maksājusi 56 eiro. Un, jā, tā kā atlaide, bet plus vēl 5% par pirmo pirkumu. Jā, un tad man atnāca ēpasts, kad pirkums ir apstiprināts. Tas bija vēlu vakarā diezgan. Inga kleitu gaidījusi vairāk nekā 3 nedēļas. Aizsūtījusi uzņēmumam 7 ēpastus, lūdzot paskaidrot, kas noticis ar viņas pirkumu, taču atbildi nesot sekojusi. Es to kleitu vēl šobrīd neesmu vēl saņēmusi. Kaut kāds dienas atpakaļ man atnāca bezkaunīgs jautājums, kā man patīk mana kleita. Un pirms tam vēl viņi bija rakstījuši, jā, ka jūsu pasūtījums ir ceļā. Mēs apskatījām interneta veikala piedāvājumu un meklējām arī adresi, kur iespējams šīs kleitas un citus apģērbus var piemērīt klātienē. Taču adrese tur nebija norādīta. Nosaukums ir Moda Jūrmala, tātad kur gan citur šo interneta veikalu meklēt kā šeit Jūrmalā, un to mēs arī tuliņ darīsim. Veikalu pilsētā ir daudz un dažādi, piedāvājumi arī, bet nav nevienas bodes ar nosaukumu Moda Jūrmala. Mājaslapas izstrādātāji patiešām ir ļoti centušies. Šeit ir rakstīts, ja iegādāsies apģērbu Moda Jūrmala, tad tiks atbalstīta Jūrmalas saglabāšana. Ne tikai izskatīsieties lieliski, bet arī jutīsieties labi, zinot, ka palīdzat saglabāt Jūrmalas dabas skaistumu. Cik vilinoši, vai ne? Tātad uzņēmumam vajadzētu būt sadarbībai ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldību, ja reiz tas rūpējas par piejūras pilsētas dabas skaistuma saglabāšanu. Jūrmalas valstspilsētas administrācijai nav sadarbības līguma ar šo uzņēmumu. Nav jau arī tā, ka klienti no šī interneta veikala neko nesaņemtu. Piemēram, šādi izskatās kleita, kuru cilvēks iegādājies par teju 40 eiro. Mājaslapā tas nodāvēts par neformālo šiku. Te cilvēks arī raksta, nopirka Moda Jūrmala skaistu kleitu, brūna ar leopardu zīmējumu, atsauksmes brīnišķīgs, nosacījuma arī cena 36 eiro. Rezultātā saņēma brūno lupatu. Savukārt šis it kā augstas kvalitātes kostīms līdz pircējiem nonāca stipri atšķirīgs un diez vai velkams. Es sāku lasīt atpakaļ sūtīšanas nosacījumus, un tur bija rakstīts, kad atpakaļ sūtīšana ir 20–40 eiro vērtībā var izmaksāt, un atpakaļ sūtīšana ir uz Ķīnas Tautas Republiku šajos noteikumos. Ja? Tad es sapratu, ka tā ne tuvu nav Latvijas kompānija un tā tālāk, ja, ar visām izrietošajām sekām. Kur šādā situācijā meklēt palīdzību? Šis uzņēmums pirmkārt ir reģistrēts Lietuvā. Tas nozīmē, ka visa šī saziņa notiek ar Lietuvas uzņēmēju. Līdz ar to arī patērētājs vēršoties pie mums, tātad vēršas šajā Eiropas patērētāju informēšanas centrā. Savukārt viņi sazinās ar tādu pašu centru Lietuvā arī, un tātad tas viss arī aizņem ilgāku laiku. Speciālisti izpētot vismaz 30 patērētāju sūdzības secinājuši, ka Lietuvas uzņēmums maldina potenciālos pircējus ar mājaslapā izvietoto informāciju. Apģērbiem ar Jūrmalu nav nekāda sakara, ne tie tur tiek ražoti, nedz ienākumi tiek virzīti vides saglabāšanai. Mājaslapa iespējams radīta ar mākslīgā intelekta palīdzību. Pārsvarā, kas arī tāda raksturīga iezīme šim te veikalam, vismaz pagaidām, tiklīdz mēs saņemam sūdzību un aizsūtam uz Lietuvu, un Lietuvā notiek arī šī te saziņa, šī te nauda tiek atmaksāta. Tomēr, jebkurā gadījumā, šis uzņēmums veic arī citus patērētāju tiesību pārkāpumus, tāpēc arī mēs, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, jau ir ierosinājis lietu par negodīgu komercpraksi. Uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar negodīgu komercpraksi, tiek piemērots sods līdz pat 300 000 eiro, un arī tiek bloķēta mājaslapa, kā tas ir noticis arī Moda Jūrmala gadījumā. Es aicinu ikvienu ļoti kritiski izvērtēt jebkuru internetu veikalu, kurā mēs iepērkamies, un pirmais galvenais saprast vispār, kur šis konkrētais komersants atrodas un kurā vispār pasaules valstī tas atrodas. Un tiešām tad arī izvērtēt un saprast, ja tas ir pārrobežu pirkums, ja sevišķi tās ir trešo valstu kompānija, tad tur arī varētu būt ļoti problemātiski gan šī preču piegāde, gan arī pēc tam sūdzība risināšana.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrā aicina, ja esat kļuvuši par negodīgas komercprakses upuri ārpus Latvijas teritorijas, sūdzību jāiesniedz Eiropas patērētāju informēšanas centra mājaslapā. Ir vērts arī ieskatīties patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā atrodamajā melnajā sarakstā, kur uzskaitīti un vārdā nosaukti negodprātīgie uzņēmēji. Tiesa, šajā sarakstā vēl nebūtu nav visi aizdomīgie komersanti, jo daudzos gadījumos lieta vēl tiek izmeklēta. Ines Supe, Mārtiņš Avots, 4. studija.